Eksperti atzīst, šķirnes popularitāte diemžēl rada negatīvas sekas. Domājot tikai un vienīgi par biznesu, viens pēc otra sarodas neapzinīgi suņu pavairotāji. A.la toipūdeļi tiek pirkti Lietuvā, Baltkrievijā un nekādi cilts raksti prasīti netiek, jo uz izstādēm taču nav jāiet. Plīša lācīšiem līdzīgie kucēni tiek tirgoti par vairākiem tūkstošiem eiro, un naivais pircējs notic, ka viņš pērk smalku šķirnes suni. Un dzīvo aplamā pārliecībā, ka ir toipūdeļu saimnieki, lai gan viņu mīluļi vienkārši ir līdzīgi šīs šķirnes sunim. Viņi īstenībā ir ļoti līdzīgi tikai pūdelim, bet cieši arī veselība. Veselība, temperaments, tas ir tas, ar ko noteiksim, ļoti negatīvi ietekmi popularitāte, šķirnes popularitāte. Veselība nav vienīgais, kas cieš, ja nopirkts šķirnes līdzinieks. Pēdējā laikā ir novērots, ka pavairotie a.la toipūdeļi ir nervozi, histēriski un pat agresīvi.